Šodien esam Šķaunē, ja? Strādājam pie putnu darbnīcas, pie būrus taisījām. Ja? Ļoti atsaucīgi jaunieši, vietēji iedzīvotāji bija. Ja? Meitenes turēja naglas, puiši strādāja ar āmuriem. Tā kā skaisti būri izdevās. Ja? Meitenes pēc tam ļoti skaisti sakrāsoja visu. Šo putnu būri esmu taisījusi Strāzdan. Pirmoreiz esmu taisījusi šo putnu būri. Protams, ka nav tik viegli viņu taisīt. Esmu viņu izkrāsojusi dažādākās krāsās ar zīmējumiem. Un putna būra nosaukums ir Putnu pasaulē. Tā varētu dažādāki putni būt. Получай прибор. Да? Kur viņa būris? Kur ir tavs būris? Divās. Šito nespaidi. Skaties uz kameru. No? Pirmais. Tūlīt pateiks. Pastāsti par savu būri. Ja. Кривого, да. Я. Расскажи немножко о том, что ты сделал. Скажи, я делал скворечник. Дело колесник. Для этого я Для брал кого? гвозди, молоток, Лотку. материалы. Птичья. Для кого сделал? Для птичек, скажи. Птичек. Jaunieši ļoti aktīvi iesaistījās putnu darbnīcā. Visiem pienesa naglas, cik prasīja. Ja? Malacis. Es esmu no Ezeniekiem, mani bija ielūdzušies putnu dienu. Es nebija nekādu iebildumu un es atbraucu. Es šite zīmēju putnu būriem zīmējumus, putnus, stārķus un gulbjus. Pārējos putnus es nevarēju uzmet, jo nemācēju. 8 bērnu pagasta jauniešu grupa piedalījās vides interešu projektā Ieraugi atklāja saglabāt. Mēs pētījām lielo akmeni, kas atrodas blakus galvenajam ceļam Bērsņa Ezernieki. Akmenis atrodas nelielos krūmos uz īpašnieka Vasilija Kononova zemes, kurš labprāt devās mums to parādīt. Akmens izmērs pieaugā posmā bija 2,52 metri garš, 3 metri plats un 1,46 metri augsts. Tomēr akmeņa izmērs nebija pareizi precīzs, jo dotais sulna klāja bija bieza un otrajā posmā akmens izmērs nedaudz samazinājās. Garums bija 2,40 metri plats, 2,19 metri augsts un 1,46 metri. Projekta laikā mēs izzāģējām sīkos krūmus, attīrījām akmeni no sūnām un saklopām akmenes apkārtni. Pateicību gribam izteikt arī pagasta šoferim par iespēju tikt pie. 6 jauniešu grupa piedalījās vides interešu izglītības projektā Ieraugi atklāja saglabāt. Mēs nolēmām pētīt Šķaunes pagasta lielāko akmeni. Sākumā mēs veicām saskaņojumu ar zemes īpašnieku Pēteri Burcovu, kurš labprāt dalījās ar savu zināmu informāciju. Tad mēs devāmies pētīt izvēlēto akmeni. Tā apkārtmēri bija iespaidīgi. Augstumā 1,20 metri, garumā 6,80 metri, platumā 4,10 metri. Taču mērījumi nebija precīzi, jo akmenī klāja biezas sunu sega un tas iegulēs dziļi zemē. Tagad mēs plānojam veikt saklopšanas darbus akmens apkārtnē, jo vieta ir ļoti aizaugusi. Vēlos izteikt pateicību zemes īpašniekam Pēterim Burcovam, projekta vadītājai Sandrai Drozdovai un mūsu pagasta šoferim. Otrā grupiņa no Šķauna šajā projektā piedalījās viena ļoti skaista strauta izpētē. Strauts atrodas uz Mihaila Tamilina zemes. Un arī blakus mēs apmeklējām otru strautiņu uz Valentīnas Sadovskās zemes. Strautu izpēte bija ļoti īpaša ar to, ka ejot uz strautiņu bērni varēja iepazīties gan ar kukaiņiem, kas dzīvo. Pats interesantākais bija tas, ka bērniem bija iespēja 4 reizes gada laikā īpaši apmeklēt šīs vietas. Domājam tālāk izveidot kādu uzrakstiņu, lai arī citi cilvēki zinātu, ar ko mūsu Šķaunes zemīte ir bagāta. Спасибо за просмотр. Если вы не подписаны на наш канал, то сделайте это прямо сейчас. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк.
А также не забудьте посетить наш сайт, все ссылки на экране и в описании под видео.